Ienāc. Esam otru arī. Es Vai es tad spēlēsim, vai mēs stiepjamies? stiepjamies, un viss. Nedrīkst tā, lai to šitā vieta pats ir aiztaisā. Nav. Kā baldu? Varbūt zini, kā tad loka? Jā, ko jūs brīvdienās? Šitā nav? Jā. Jums vīdus jau tikai. Nē, vajadzēja sākumā šitā saviet. Un tagad to ir Tas jau bija. Slivi vakars bija reāls brīvs. Mēs dabūjam stīgām konkrēto un vajadzīgo spriegumu, tad viņu var uzregulēt. Tagad man 11 kg, katru stīgu tiek nostiept ar 11 kg svadu. Un tā, soli pa soli mēs ejam uz priekšu pilnīgi mehānisks, vienkāršs aparāts. Ir, protams, arī elektroniskie. Var ieliek stīgu iekšā, un viņš pats automātiski tā pievelk. Viņš ir vienkāršs un visam normāli. Nemaz nav lēnāk un grūtāk arī nav. Kļūdas nedrīkst būt. Jā.
Teodor, nu nesit trendi, ja tu netiec pēc tam klāt. Nu iemet lieku reizi augšā. Nevajadzētu trendisies. Tu jūt, ka netiks klāt. Uzmanīgi. Pirmā nakts vieniem pašiem šeit. Mēs 4 sportisti, 1 treneris. Diezgan stilīga vieta. 3 guļi. Kā tu redz, mēs guļam istabiņā. Labāk nekā uz tribīnēm. Tāda mums dzīve ir, mēs jau neko vairāk nevaram atļauties. Varam. Eju pa brīvu var palikt. Pa brīvu, jā. Cerams, ka būs labas spēles. Pirmo reizi uz kortiem spēlēšu. Cik tu sen spēlē? Nezinu, kopš 4 gadu vecuma es tirinājos pa zāli apkārt. Cik tā tagad gāja? 25. Uz 4 gadiem es pārtraucu. Tad, kad pabeidz 9. klasi, kā izgāju uz Liepāju dzīvot. Pa to laiku es nespēlēju. Tad vēl 2 gadus nespēlēju, un tagad es atgriezies. Kāda ir kluba iekšējā dzīve? Kluba iekšējā dzīve ir diezgan draudzīga, bet... Uzvārīs man arī? Nu, ir uzvārīts. Mūsu sen pierastā virtuve atkal. Un visu laiku sēžam un prikolē. Šitās te dušas jau nevajadzētu. Prieka. Viņš sākumā liek priekšā. Pa? Valda nepaņēma manas salātus. Nē. Viņš piegāja pie kameras un skatījās ar tā iekšā. Kurš tad? Kaut kāds slimājs Klaipēdā. Viņš Klaipēdā Kaunijā. Vienkārši čals stāv, nesaprot, kas ir. Labi, viņš saprot, viņš bija izbojāties. Nē, viņš bija, varēja redzēt, ka viņš slims. Jā. Dīdz, es tev teicu, nāc, set kotletes. Nu, es Lijānai. Viņš bija dušā. Nu, viņš saprot bišķiņ. Viņš saprot uz skolu. Nedēļš. Iedomājieties, Lietuvas izlases treneris aizbrauc uz kaut kādu 17 šito te Eiropas čempionātu Polijā tas bija.